Reizēm pēc tādas garas dienas, pēc kāda saspringta brīža, vai varbūt vienkārši pat tā vakarā, esot kaut kur mājās, es tā kā apsēžos dīvānā, neko tā baigi nedomādams, vienkārši tā. Un tad man sieva jautā, ko tu pūti? Kas ir? Ja mūsu nopūta parasti tā kā kaut ko nozīmē, ka kaut kas ir uz sirds, ja, un ko tu pūti. Un tad citreiz man ir jādomā, kas tajā brīdī ir manā prātā, kāpēc es pūšu. Varbūt vienkārši bija gara diena, nogurums un liekas, beidzot var atviegloti uzelpot, atvieglot nopūsties, ir vakars klāt, var atkal atpūsties. Un reizēm man ir jādomā un jāsaprot, kaut kas mani satrauc. Kaut kas man neliek mieru, kaut kas, kur man liekas, man vajag gaisu, man vajag to. Tā. Jums ir līdzīgi, jums ir bijis tā, ka nopūta. Un interesanti, ka kas ir nopūta? Nopūta ir elpa. Elpa mēs elpojam, mēs ievelkam gaisu un mēs to izpūšam. Un kāda Bībeles pētnieks saka, ka Dieva vārds Bībelē ir Jahve. Ja, un mēs zinām, ka arī aiz tādas cieņas un tā, ka viņi neraksta ar patskaņiem, raksta tikai līdzskaņiem. Un kad šo vārdu izrunā, ka viņš skan līdzīgi kā elpa. Jahve. Kad patiesībā Dieva vārds cilvēkam ir ielikts elpā, un tad, kad mēs nopūšamies, tas, ko mēs sakam, Jahve. Mūsu ķermenis, tas, kas mēs esam, mūsu ķermenis sauc uz Dievu. Kad Dievs ir radījis cilvēku tā, ka mūsu ķermenis sauc uz Dievu. Mūsos notiek kādi procesi, reizēm pat neapzināti, reizēm pat varbūt mēs nezinām, ko mēs tajā brīdī domājam, bet mūsu ķermenis saka, vajag nopūsties. Un arī šeit, vēstulē romiešiem 8. nodaļas 2. pusē, mēs lasām par nopūtu. Mēs lasām par nopūtu, un vispirms nopūšas radība. 8. nodaļas 23. pantā mēs zinām, ka visa radība līdz pat šim laikam nopūšas un cieš radību mokas. Visa radība gaida uz Dievu. Kāpēc, lai radība nopūstos? Kāpēc, lai radībai būtu kaut kas ar Dieva attiecības, taču ir cilvēkam ar Dievu? Tās ir manas personīgās attiecības. Kāpēc, lai radība nopūstos? Mēs mūsdienās gan daudz domājam par to, kā cilvēks savā alkatībā ir nodarījis pāri radībai. Ja, un varbūt mēs līdz tādam absurdam domājam par to, ja mēs papīra salmiņus ietinam plastmasas iepakojumā un sakam, tās ir rūpes par radību, rūpes par dabu. Un rūpēties par dabu ir labi un pareizi, bet diez vai Pāvila laikā naftas ieguves, izplūdes gāzes un plastmasas pārpilnība bija problēma. Pāvila laikā tas nebija pat prātā nācis. Tur bija kāds cits iemesls, kāpēc Pāvils raksta, ka radība nopūšas. Un Bībele mums atklāja, ka radība nopūšas, jo tā cieš. Cieš radība mokas un tā cieš, jo par to ir nācis lāsts. 1. Mūzes grāmatas 3. nodaļas 17. pantā mēs lasām, ko Dievs saka cilvēkam. Tāpēc, ka tu paklausīji savas sievas balsi un ēdi no koka, pa ko es tev pavēlēju, neēd no tā, nolādēta, lai tevis dēļ zeme. Mokās tu no tās ēdīsi visas dienas, kamēr dzīvosi. Un mēs vienmēr skatāmies uz šo pantu, mēs domājam, ka tās mokas būs tam cilvēkam. Un tā ir, mēs smagi strādājam. Mēs dzīvojam un sakam, paldies Dievam, piektdiena ir klāt. Ja mēs svētdienas sakarā domājam par to, ka nē, atkal pirmdien. Mēs strādājam, citreiz mums izdodas labāk un citreiz mēs domājam par to, vai mums pietiks un kā mums izdzīvot līdz algas dienai. Tie, kas kādus lauku darbus darījuši, tagad pavasars, vasara, mēs saprotam, tas ir darbs.
smags, netīrs darbs. Bet ne tikai mēs mokamies, daba mocās. Daba mokās, nopūšās, daba ilgojās. Tas, kas ir noticis ar šo pasauli grēka rezultātā, ir kaut kas, ko Dievs nebija paredzējis. Dievs visu radīja skaistu. Katru reizi, kad viņš kaut ko radīja, katras dienas beigās viņš saka, tas ir labs. Viņš rada cilvēku, viņš saka, tas ir ļoti labs. Bet tas ir cilvēka grēks, cilvēka izvēle nepaklausīt Dievam, cilvēka izvēle dzīvot pēc saviem ieskatiem ir tā, kas izjauc šo Dieva radīto kārtību. Un cilvēka grēks neskar tikai viņu pašu, cilvēka grēks neskar tikai citus cilvēkus, cilvēka grēks skar visu radību. Radība nopūšas un cieši radība mokas. Un Pāvils raksta, ka radība gaida uz Dievu. Mēs esam pieraduši domāt, ka Dievs ir mūsu sirsniņā. Dievs ir šeit, Dievs ir tas, ko mēs tā kā iepakojam un nesam līdzi, ko mēs ieliekam kabatā, kas nav tāds liels Dievs. Bet Dievs ir liels. Dievs ir visu radītājs. Viņš ir radījis ne tikai cilvēku savā līdzībā, bet viņš savā radošumā, savā gudrībā ir radījis arī radību, pasauli, dzīvniekus, augus, ekosistēmas, planētas. Dievs radījis visumu. Dievs ir liels. Tagad, kad mūsdienās mēs visu savu iedzīvi varam ielikt kabatā, mums ir jāuzmanās domāt par Dievu kā tādu, kuru mēs varam ielikt kabatā un izvilkt ārā tad, kad mums ir ērti un labi. Mēs saprotam, ka Dievs ir it visā. Vēstulē romiešiem pašā sākumā mēs lasījām, ka Dievs sevi ir atklājis radībā. Ka cilvēkam nav aizbildinājumi, pat tad, ja viņš nebūtu dzirdējis evaņģēliju, pat tad, ja viņš neiet baznīcā, ja viņš neklausās Dieva vārdu, viņam nav aizbildinājumi, jo Dievs sevi ir atklājis. Varbūt dabā mēs nevienmēr izlasīsim vārdus trīsvienība vai piedošana vai glābšanas doktrīna un dažas citas lietas, bet Dievs sevi ir atklājis. Dievs sevi rāda, Dievs sevi demonstrē, Dievs sevi atklāja, nevis slēpj, bet atklāja. Un šeit Dieva vārds saka, radība nopūšas. Radība nopūšas un gaida, kad Dievs atkal nāks un atjaunos. Ka tas nav tikai par to, ka mēs nonāksim debesīs, ka mums ir tā drošība, tā apdrošināšanas polise, ka mēs nonāksim debesīs, bet ka Dievs nāks un atjaunos. Kā tas ir rakstīts Atklāsmes grāmatas 21. nodaļā, jaunas debesis un jauna zeme, debesu Jeruzāleme, Dieva pilsēta, kur būs dzīvības koks abās upes, kas izplūst no Dieva troņa. Dievs nāks un atjaunos radību, un radība gaida. Radība nopūšas. Un tad tur teikts, ka arī mēs nopūšamies. Mēs ejam cauri šai dzīvei, un mēs saprotam, nav viss tā dzīve tāda viegli pastaiga dārzā. Bija reiz dzīve viegli pastaiga dārzā, Ēdenes dārzā, paradīzē kopā ar Dievu, kur Ādams un Ieva pastaigājās. Bet mēs saprotam, ka tā vairs nav. Pāvils raksta, arī mēs nopūšamies. Un mēs ciešam, pagājušajā reizē arī Čats par to runāja, un bija kāds jautājums viņam par to, vai kristietim, ja viņš grib sekot Jēzum, ir jācieš, vai ciešanas ir kā priekšnosacījums tam, lai sekotu Dievam. Un tad šāda īsta atbilde bija jā, bet, ziniet, mūsu ciešanas jau nenāk no Jēzus. Mūsu ciešanas nenāk no tā, ka mēs sekojam Jēzum, mūsu ciešanas nāk no tā, ka pasaulē ir grēks. Mūsu grēks.
Tas, kā mēs esam grēkojuši, tas, kā mēs esam sagrozījuši Dieva patiesību un dzīvojuši pēc savas iegribas, un reizēm tās sekas nāk pār mums. Un reizēm tās ir citu cilvēku grēku sekas, kur viņi ir nodarījuši mums pāri. Un mēs ciešam. Un reizēm tās ir nevis sekas, bet tā ir tieši darbība, kur cilvēki izvēlas nostāties pret Dievu un vērsties pret tiem, kas viņam seko. Un tāpēc mēs ciešam. Un Pāvils raksta, mēs, kas esam saņēmuši gara pirmos augļus, pie sevis nopūšamies. Mēs, kas esam saņēmuši gara pirmos augļus, kas tad ir šie augļi? Un tas ir tas evaņģēlijs, ko mēs esam dzirdējuši. Tas ir tas evaņģēlijs, kas mums ir pasludināts, kas ir teikuši, ziniet, tas, kā šī dzīve notiek ar visām šiem ciešanām un problēmām un reizēm varbūt pat bezcerību, tas nav tas, kā tam būtu jābūt. Tas nav tas, kā Dievs to sākumā ir radījis, un reizēm mums liekas, kaut es nekad to nebūtu dzirdējis. Kaut es nekad nebūtu dzirdējis, ka var savādāk, ka var labāk, kaut es varētu vienkārši brīvi dzīvot savā grēkā, kā es gribu. Kaut es nekad nebūtu dzirdējis, ka ir Dievs, kurš ir visuma radītājs, kuru priekšā es esmu atbildīgs. Kaut es nekad nebūtu dzirdējis. Kaut Svētais Gars nekad man nebūtu atvēris un atklājis to Dievu klātbūtni un Dievu svētību. Tad es varētu vienkārši teikt, es nezinu labāk. Es dzīvoju pēc savas labākās sirdsapziņas. Bet Pāvils saka, tāpēc, ka mums tas ir atklāts. Tāpēc, ka Dievs sevi ir atklājis, Dievs sevi ir parādījis, arī mēs nopūšamies, jo mēs zinām, ka var labāk. Mēs zinām, ka var citādāk. Mēs zinām, ka ir vēl kaut kas lielāks un vairāk, nekā mēs to redzam savā ikdienā. Un iepriekš 7. nodaļā un 8. nodaļas sākumā Pāvils runā par šo spriedzi, kas ir mūsu dzīvē. Viņš runā par šo miesu un garu, kas savā starpā karo. Viņš runā ne tikai par apkārtējām ciešanām un salauzto pasauli, bet arī šo iekšējo cīņu, paklausīt Dievam un dzīvot pēc viņa prāta. Mēs dzīvojam cīņā. Mēs dzīvojam spriedzē un līdz Kristus nāks otrais. Mēs tajā būsim. Tā ir tā realitāte, kuru mums katram ir jāsatur, līdz Kristus nāks. Otrais mēs būsim šajā spriedzē. Tu nevari no tās izmukt. Labākais, ko tu vari izdarīt, ir būt tai gatavs. Labākais, ko tu vari izdarīt, ir būt ekipēts. Zināt, kas tev var palīdzēt. Tu nevari no tās izmukt. Pasaule tev teiks mūc. Mūc. Esi laimīgs. Dari to, kas padara tev laimīgu. Mūc no spriedzes, mūc no cīņas. Bet tā realitāte ir tā, kamēr mēs esam šeit, šajā pasaulē, un Kristus nav nācis otrais un visu radību atjaunojas, mēs būsim šajā cīņā. Mēs būsim šajā spriedzē, un labākais, ko mēs varam izdarīt, ir sagatavoties tai. Atrast, kur ir tas spēks, kur ir tā gudrība, kā dzīvot šo dzīvi. Un mums nebūtu jābūt pārsteigtiem, mums nebūtu jāuztver tas kā kaut kāda neveiksme vai kaut kas nepareizs, ka mums ik pa laikam gribas nopūsties. Ja mēs dzīvojam šajā pasaulē, ja mūsu acis ir atvērtas, ja mūsu sirdis ir līdzjūtīgas, ja mēs patiesi izejam ārpus savām 4 sienām, un pat reizēm mūsu 4 sienās nelaime mūs atrod. Sāpes un ciešanas mūs atrod, un mūsu dzīvē ir ne tikai nopūta, bet arī kas vairāk. Un tā ir realitāte. Tā vienkārši ir realitāte. Un tikai tāpēc, ka tu esi kristietis, nenozīmē, ka Dievs tev pēkšņi ieliks kaut kādā pūkainā telpā, kur ir tikai cukuru vati un mākonīši. Nē. Tas par to, ko arī Čats pagājušais runāja, ka tad, kad mēs gribam sekot Kristum, tas ir kā iet pret straumi. Un iet pret straumi sākumā liekas varbūt baigi interesanti, bet ja tu ilgstoši ej pret spēcīgu straumi, paliek grūti. Paliek grūti. Bet Pāvils raksta 18. pantā,
ka viņa prāt šī laika ciešanas ir nenozīmīgas tās nākamās godības priekšā, kas mums atklāta. 2. vēstulē Korintiešiem 4. nodaļā 17. pantā Pāvils raksta: šā brīža ciešanas, kas ir vieglas, mums sagādāja pār pārējiem lielu godības smagumu mūžībā. Jo mūsu skatiens nav pievērsts redzamajam, bet neredzamajam. Redzamais ir tikai uz brīdi, bet neredzamais mūžīgs. Un tad, kad mēs klausamies šos Pāvila vārdos, mums liekas, ko tu čīksti? Tas ir sīkums. Reizēm mēs kā tētis, un es nelepojos ar to, man bērni nāk, un viņi ir kaut ko atsituši vai sasituši. Un es saku, beidz čīkstēt. Tas ir sīkums, jā, neviens neko nav salauzis. Pagaidām. Nē, mums ir viens. Roņitis salauz roku. Never mind. Jā. Ko tu čīksti? Mums liekas, Pāvils šeit arī saka. Viņš saka, jebkas, kam tu ej cauri, ko tu čīksti? Tas taču ir sīkums. Jā, bet ja mēs lasām Pāvila vārdus, mēs saprotam, ka viņa ciešanas nebija vieglas. 2. vēstulē Korintiešiem 1. nodaļā viņš raksta: mēs negribam, ka jūs, brāļi, paliktu neziņā par tām ciešanām, kas mūs piemeklēja Āzijā, kad pāris spēkiem bijām apspiesti, tā ka zaudējām jebkuru cerību izdzīvot. Un mēs jau bijām samierinājušies ar nāves spriedumu, lai paļautos nevis uz sevi, bet uz Dievu, kas uzmodina mirušos. Pāvils ir bijis vietā, kur viņam liekas, viss, nekāda jēga, viss ir beidzies. Vairs nav izejas, vairs nav cerības, dzīve ir beigusies. Pāvils ir bijis vietā, kur viņš ir šitik tuvu no nāvis, kur cilvēki domājuši, ka viņš ir miris, ja, un izvilkuši viņu ārā no pilsētas, un tad viņš atkal ir piecēlies un gājis tālāk. Pāvils lielu daļu savas dzīves pavadīja apcietinājumā. Pāvils tika izsmiets, sists un mocīts. Pāvils nesaka to, ka tās ciešanas ir vieglas. Salīdzinot ar to, kam gāja Pāvils cauri, es gribu teikt, varbūt jā, tiešām liekas, mums mūsdienās tas nav tik traki. Bet nav runa par tādu gradāciju, ka Pāvils teikt, redz, ja tevi vajā vai nomēt akmeņiem, tās ir ciešanas, bet ja tu zaudē kādu mirušo, tas tā pa vidam, un ja tev vienkārši apsmēj, vai tev ir kaut ko grūti sagramot, liecies mierā. Ja? Tas nav tas, ko Pāvils dara. Viņš nesaka, ir īstas ciešanas un neīstas ciešanas. Pāvils saka, ka ir svarīga perspektīva. Un apbrīnojama ir Pāvila paļāvība. Tā nav tāda, kas paslauka ciešanas zem tepiķa, jo kristiešiem taču nav problēmu. Kristiešiem nav grēka, kristiešiem nav grūtību, izaicinājumu, šaubu. Kristiešiem nav tumšu brīži. Ja tu esi kristietis, tev visu laiku jāiet pa lēkdamies kā 10 centimetrus virs zemes un jāsaka halleluja, slāva Dievam. Tā nav. Pāvils ir dzīves apliecinājums, ka tā nav. Viņš vienkārši redz to Dievu godību. Viņš redz, ka Dievs ir pārāks par to, kas ar viņu notiek. Ir kaut kas, kas dod viņam spēku un skatījumu redzēt pāri tam, kas ar viņu notiek. Kaut kas, kas iedod viņam cerību, pat tad, kad liekas, viņš mirs, viņš saka, tas ir augšām celšanās Dievs. Dievs, kas uzmodina mirušos. Tavas ciešanas nav sīkums. Tavas ciešanas nav kaut kas, ko Dievs saka, liecies mierā, man tas neinteresē. Ir svarīgākas lietas, ko darīt. Tavas ciešanas nav sīkums. Bībele ir pilna ar ciešanām. Mēs lasām Iebu grāmatu, mēs lasām lielu daļu no psalmiem, mēs lasām veco un jauno derību, mēs zinām agrīnās draudzes vēsturi, kur arī apustuļi un daudz citu kristieši, kas sekoja Kristus mācībai, kas sekoja garu vadībai, viņi cieta. Bieži vien nomira mocekļa nāvē. Kristus cieta. Mums jāmācās sērot. Mums kā kristiešiem jānācās pieņemt šī realitāte, pieņemt, kā tas strādā, nevis izvairīties no tās, nevis izlikties, ka tās nav, bet nosaukt to vārdā un apzināties, kur mēs esam. Savā ziņā mums kristiešiem jāmācās ciest. Ciest pašiem,
un ciest līdzi ar tiem, kuri cieš. Salmans mācītājs rakstīja, laiks raudāt un laiks smiet, laiks sērot un laiks diet. Katrai lietai zem saules ir savu nolikta vieta un laiks. Un ir laiks, kad ir viegli un labi, un paldies Dievam par tiem, un ir laiks, kad ir grūti, kas liek mums apzināties mūsu vajadzību pēc Dieva, kā Miķels arī sākumā teica. Bet reizē mēs ļaujam mūsu ciešanām, mūsu realitātei, mūsu izaicinājumiem, mūsu grūtībām, mēs ļaujam tām aizēnot mūsu skatu uz Dievu. Un es domāju, ka tas ir vēlna nodoms, un tas ir tas, ko viņš cenšas ar to panākt, ka savās grūtībās un izaicinājumos, savā aizņemtībā, savās sāpēs un savās ciešanās mēs aizmirstu Dievu. Mēs tik ļoti skatītos uz to, kas mums sāp, ka mēs aizmirstu, ka ir kāds, kas ir pāri tam. Mēs nopūšamies. Mēs nopūšamies, un mums ir pamatots iemesls to darīt. Bet labā vēsts ir tā, ka mēs neesam vieni savās nopūtās. Nav tā, ka Dievs saka, saņemies taču, lai kam tu ej cauri, redz, es taču esmu šeit, ceļa galā viss būs kārtībā. Ziniet, kā citreiz sacensībās, kur mazi bērni skrien, un tad vecāki nostājās aiz tās finiša līnijas ar kādu končiņu vai vēl kaut ko, un saka, nāc, būs taču labi. Mēs neesam vieni savās nopūtās. Pāvils raksta 26. pantā, ka gars nāk palīgā mūsu nespēkam. Gars pats mūs aizstāva ar bezvārdu nopūtām. Gars nāk palīgā mūsu nespēkam, un gars pats mūs aizstāva ar bezvārdu nopūtām. Pāvils uzskata to par normālu lietu, viņš vienkārši piefiksē, viņš saka, jums ir nespēks. Tā ir realitāte, jums ir šīs problēmas, bet gars nāk palīgā. Un daudz cilvēku, nevis daudz, bet ir Bībeles pētnieki, kur saka, šī ir tā vieta, kur Pāvils runā par šo gara dāvanu, kas ir lūkšana mēlēs. Ja, kur saka, tad, kad mēs nezinām, ko lūgt, tad ir šī gara dāvana, kur mēs varam lūgt, neapzinādamies, ko mēs varam pateikt, kur mums nav izskaidrojumi, nošķirti vārdi, kur liekas tāda bulēšana vien ir. Un tad ir Bībeles pētnieki, kur saka, nē, tur ir teikts bezvārdu nopūts, līdz ar to tam ir jābūt klusumā. Un es domāju, ka ir labi, ja mēs varam piedzīvot šo gara dāvanu. Un vai tā ir tāda mūsu iekšējā paļāvība uz garu, kur ir klusums, vai tā ir lūkšana mēlēs, bet kad svarīgākais ir tajā, ka mēs saprotam, ka Dievs ir tuvu klāt tajā mūsu nespēkā. Ka svarīgākais ir, ka mēs apzināmies, ka Svētais Gars nāk mums palīgā tajās lūkšanās. Arī psalmos ir teikts, kungs ir tuvu tiem, kam satriektas sirds, kam sagrausts gars, tos viņš pestī. 2. vēstulē Korintiešiem ir teikts, lai augsti teikts ir Dievs mūsu kungs, Jēzus Kristus. Dievs mūsu kungs, Jēzus Kristus tēvs, līdzjūtības tēvs un iepriecinājuma tēvs. Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu ciešanās. Kas mūs iepriecina nevis vienkārši, liecies mierā, tas ir sīkums, nes taču priecīgs. Kā reizēm mēs, kristieši, to darām. Mēs paslaukam un sakam, beidz satraukties. Tas ir sīkums. Bet nē, viņš iepriecina mūs, viņš nes to gandarījumu, to mieru, to prieku. To, kas mums tajā brīdī ir vajadzīgs. Arī gars nopūšas. Tad radība nopūšas, mēs nopūšamies un gars nopūšas. Bet pat brīnišķīgākais ir tas, ka Dievs sola risinājumu. Šodienas raksturvietas pēdējie 2 panti, 29. un 30. ir teikts, tos, par kuriem Dievs jau iepriekš ir lēmis, tos viņš arī noteica izveidot līdzīgus savu dēlu tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudz brāļu vidū. Un par kuriem viņš jau iepriekš ir noteicis, tos viņš arī aicina. Un kurus aicina, tos arī attaisno, un kurus attaisno, tos arī pagodina. Kas ir tie?
Kas ir tie, par kuriem Pāvils runā? Un 28. pantā, manuprāt, ir atbilde. Un tur ir teikts, mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl, un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par labu. Mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl, un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par labu. Un esot ciešanās, esot tajā tumšajā posmā, mums varbūt baigi nepalīdz, ka kāds saka, nekas, viss būs labi. Ja? Lai gan varbūt tā ir patiesība. Ja mēs paļaujamies uz Dievu, viss būs labi, un šīs dzīves laikā varbūt viss nebūs labi, bet ir šī atjaunošanas diena, kur viss būs labi. Bet mēs redzam, ka ir šis apsolījums, ka tiem, kas Dievu mīl, un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par labu. Un mēs varam ciest, un mēs varam sērot, un mēs varam raudāt, un mēs varam nopūsties, un mēs visam tam varam iet cauri ar šo apziņu, ka tiem, kas Dievu mīl un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par labu. Un te ir šīs divas lietas. Šis paradoks, šī spriedze atkal. Nu, kas tad ir tie? Kā es varu būt tas, kuram viss nāk par labu? Un tur ir šis tiem, kas Dievu mīl. Un tiem, kas pēc iepriekšējā nodoma ir aicināti. Un reizē mēs uzskaramies uz to un domājam un runājam par to, vai tiešām izredzēti, vai tiešām Dievs ir izredzējis, vai es esmu izredzēts. Īstenībā ir vienalga. Tāpēc, ka jebkurā gadījumā Dievs izredz. Un tu to nevari ietekmēt. Līdz ar to ir vienalga. Vai Dievs jau no radīšanas ir izredzējis un zinājis, ka Gunts un Miķelis un Dace būs debesu valstībā un kādi citi nebūs? Tas ir nauda. Mēs to nevaram ietekmēt. Mums nav uz to jāfokusējās. Tur ir šis Dieva nodoms. Mūsu uzdevums var būt tiem, kas Dievu mīl. Mēs esam tie, kur var mīlēt Dievu ar savu atbildi, ar savu izvēli. Fokusējies uz to, vai tu mīli Dievu. Otrā vēstule Timotejam, 1. nodaļa, no 8. panta, Pāvils raksta, tad nu nekaunies no liecības par mūsu kungu, nec par mani viņa gūstekni, bet Dievs spēkā līdz ar mani panes ciešanas evaņģēlī dēļ, jo Dievs mūs ir izglābis un aicinājis ar svēto aicinājumu ne pēc mūsu darbiem, bet pēc sava nodoma un svētības, kas mums dota Kristu Jēzu vēl pirms mūžības laikiem. Bet tagad darīt redzama, kad atklājies mūsu glābējs Kristus Jēzus, kas ir apstādinājis nāvi un caur evaņģēlī gaismā vedis dzīvību un neiznīcību. Un mums ir jādzīvo šajā spriedzē, mums ir jāpieņem tā. Un lai cik ļoti man negribētos, un lai cik daudz es esmu diskutējis ar kalvinistiem un tiem, kur saka, mūsu brīvā izvēle ir mirusi un viss nāk tikai no Dieva prāta. Bet mums jābūt uzmanīgiem, mēs neiekrītam otrā grāvī un ka mēs sākam domāt, ka viss ir mūsu izvēle. Atliek tikai izdarīt izvēli un viss būs. Tu vari sasniegt visu, ja vien tu tiem nododies. Izdari izvēli sekotāji un tu sasniegs virsotni. Ja sekot Dievam ir tikai mūsu izvēle, tad ir tikai dabiski un neizbēgami, ka tajā brīdī, kad tev būs grūti, tu izdarīsi citu izvēli. Jo ja tā ir tava izvēle, tikai un vienīgi tava izvēle, tas nāk no tevis. Es vēl neesmu sastapis nevienu cilvēku ar tik lielu gribas spēku, kurš varētu vienkārši aiziet līdz debesu vārtiem un teikt, Jēzus, laid man iekšā, es esmu ieradies. Ir tikai dabiski, ka kādā brīdī mēs teiksim, kāpēc es to izvēlējos? Tas ir muļķīgi. Tas ir kādā brīdī, kur mēs varbūt vairāk uz sievietēm attiecināms, bet arī vīriešiem tā noteikti mēdz būt, kad mēs uzvelkam kurpes, kuras sākumā liekas, baigi smuka un forši, un mēs nostaigājam kādu pusdienu un saprotam, baigi spiež un berž. Bet saka, mēs taču izvēlējāmies, es izvilku, jāturpina iet. Un kādā brīdī mēs saprotam, nē, es vilkšu nos, priekš kam man tas ir vajadzīgs, priekš kam man ir tās mocības.
Bet ja mēs saprotam, ka Dievs pie mums darbojās caur savu svēto garu, vēl pirms mēs vispār bijām spējīgi viņam atsaukties. Ka mēs saprotam, ka Dieva gars bija tas, kas mūsos darbojās vēl tad, kad mēs par viņu nemaz nedomājām. Ka Dieva gars darbojās tajos, kurus viņš sūtīja mums sludināt labo vēsti. Ka Dieva gars darbojās mūsu prātā un mūsu sirdī, lai mēs varētu atsaukties tam, kas tiek mums runāts. Tad, kad mēs to satveram, mēs saprotam, ka Dieva gars ir lielāks kā tikai mūsu kabatā ieliekams, tad saprotam, ka glābšanas spēks ir lielāks par mūsu izvēles spēku. Saprotiet man pareizi, tas neatceļ mūsu izvēli. Tas neatceļ to, ka tad, kad Dievs runā, tev ir iespēja izvēlēties, ko tu darīsi. Ja es saku, tas, kas manas vārdus dzird un dara, ir līdzināms vīram, kurš savu namu ceļ uz klints. Un kas manas vārds dzird un nedara, līdzināms vīram, kurš ceļ uz smiltīm. Mums ir izvēle, mums ir iespēja dzirdēt no Dieva un pateikt, nē, paldies, es iešu savu ceļu. Mēs varam mīlēt Dievu, kas ir augstākais bauslis, kas ir pirmais bauslis bauslībām, kas ir augstākais bauslis, ko Jēzus ir teicis, mīlēt Dievu. Mēs varam tikai tad, ja mums ir šī izvēle. Tikai tad, ja mums ir griba, kuru mēs varam īstenot un teikt, es mīlu. Un tas ir tas, kas ir atkarīgs no mums, kad Dievs uz mums runā, kad Dievs kaut ko dara, kad Dieva balsi mēs sadzirdam, vai mēs viņam atsaucamies. Mēs nevaram ietekmēt to, kurā brīdī, ko un kā Dievs darīs. Jā, mēs varam vērsties pie viņa lūgšanā. Un īstenībā tad, kad mēs saprotam, kad mūsu dzīve, labākajā gadījumā 50% ir atkarīga no mums un 50% no Dieva, tas tā nav. Ja neuzturēt to kā matemātiska patiesība, es saku labākajā gadījumā. Tad, kad mēs saprotam, ka vismaz pusi no mūsu dzīves, kaut gan īstenībā vairāk, ir atkarīgi no Dieva, tas ir tas, kas mūsu dzīves lūgšanā. Ja mums liekas, ka mēs visu varam izdarīt savā izvēlē, tad mēs vienkārši ejam daram. Atliek tikai izvēlēties pareizo lietu un viss būs kārtībā. Bet tad, kad mēs saprotam, ka tur ir kas pārdabisks un ir kas spēcīgs, kur Dievs darbojas, ka mēs nākam pie viņa lūgšanā. Mēs meklējam viņu prātu, mēs saucam uz viņu un līdz galā, bet tas nav tā, ka mēs nākam lūgšanā, nospiežam pareizo kodu, noraujam pareizo sviru un Dievs ir spiests darīt tā, kā mēs sakam. Viņa domas nav mūsu domas, viņa ceļi nav mūsu ceļi. Mēs sakam, ka Dievs ir augstāks, Dievs ir pārāks, mēs paļaujamies uz viņa raksturu un to, kāds viņš ir atklāts rakstos, un tomēr mēs saprotam, viņš ir Dievs. Viņš ir Dievs, un viņš dara, kā vēlas. Un tas, ko mēs varam darīt un kas ir mūsu atbildība, ir mīlēt Dievu. Mīlēt Dievu. Tā ir mūsu izvēle. Bet šīs divas lietas ir vienlīdz patiesas. Dieva spēks mūsu dzīvē un mūsu izvēle atsaukties viņam. Un mēs kā kristieši dzīvojam šajā spriedzē. Mums ir jādzīvo šajā spriedzē. Un tam vajadzētu motivēt mūs lūgt un meklēt Dievu. Tam vajadzētu motivēt mūs stiekties pēc Dievu. Tam vajadzētu arī mūs iedrošināt. Jo saprotam, ka tad, kad mums nav vairs spēka, kad ir grūti izrāpties no gultas, kad mēs nezinām, kā mēs tiksim galā ar to, kas mūs sagaida šajā dienā. Kad mēs saprotam, ka mums nav spēka lasīt, lūgt, un varbūt pat aizvilkties uz baznīcu svētdienas rītā, ka tas ir atgādinājums, ka Dieva roka nav par īsu. Ka Dieva roka nav par īsu. Tad, kad ar mūsu izvēli vairs nepietiek, Dievs joprojām ir varens. Dievs joprojām ir spēcīgs. Dievs joprojām ir nemainīgs. Dievs joprojām ir nemainīgs savā varenībā, bet viņš ir nemainīgs arī savā mīlestībā pret tevi. Viņš ir tas pats. Viņa attieksme nav mainījusies. Nav tā, ka viņš mīlēja tevi tad, kad viņš caur Kristu pieņēma tevi savā ģimenē, un tad viņš tevi ļoti mīlēja, bet tagad iepazīstot tevi un saprotot, ka tu nemaz tik labs un pareizs bērns neesi, viņam domas par tevi ir mainījušās. Nē, viņš mīl, viņš ir nemainīgs savā mīlestībā pret tevi. Un kad mēs nezinām, ko darīt, kad mums nav spēka izdarīt izvēli, un mēs pat varbūt nespējam lūgt, tad gars mums nāk palīgā un mūs aizstāv. Gars mums nāk palīgā un mūs aizstāv. Redziet, mēs varam vienlaikus būt salauzti un noskamuši par grēku, par realitāti, par dzīvi,
Mēs vienlaikus varam būt tie, kas nopūšas, un tajā pat laikā būt cerības pilni un pārliecināti par Dieva spēku. Mēs vienlaikus varam būt izmisuši savā lūgšanā Dievam, un tajā pat laikā būt drosmīgi un ticības pilni paļāvībā uz viņu. Dievā šīs lietas ir iespējamas. Bet es gribu atgriezties tajā, ko Pāvils saka pašā ievadā šai raksturvietas sadaļai, kur viņš saka, es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas tās nākamās godības priekšā, kas mums tiks atklāta. Pāvils raksta, tas viss, kam mēs ejam cauri, tā ir tā realitāte. Mums tā nav jāignorē, mums nav jāizlieks, ka tā nav, mums ir jādzīvo tajā, mums ir jābūt gataviem, kad ir šīs grūtības, un mums jābūt gataviem, ka mums ir šis gars, ar caur kuru mēs varam iziet šīm grūtībām cauri. Bet viņš jau šīs rakstītas ievadā jau pasaka, bet tas viss ir nenozīmīgs salīdzinot ar to godību. Tā ir pārāk par jebko, ar ko mēs šajā dzīvē sastopamies. Un tas ir būtiski mums, mīļā draudze. Tas ir būtiski, ka mēs ieraugam Dievu par to, kas viņš ir. Jo tas mainīs mūsu perspektīvu. Un man lūkšana ir par sevi un arī par jums, ka mēs varam kādā brīdī nonākt līdz tai perspektīvai, kas bija Pāvilam, kur viņš varēja teikt, šīs ciešanas, tas ir viegls. Es uzskatu to par zaudējumu, redzot to, kas man ir priekšā. Viņš bija ieraudzījis kaut ko, kas ir pārāks. Viņa acis bija pacelts virs šīs zemes lietām, virs šīm rūpēm un slimībām un izaicinājumiem un ciešanām. Viņa acis bija pats, viņš bija ieraudzījis kaut ko. Un tā ir Dieva godība. Kas ir Dieva godība? Mēs runājam šo vārdu, mēs izdziedam lūkšanā, pielūgsmes dziesmās, bet kas tad tas ir? Un Vecajā derībā mēs redzam, ka Dieva godība piepilda saiešanas telti un vēlāk templi. Un ka Dieva godība tā ir Dieva klātbūtne, ka tā ir Dieva spēka manifestācija. Tā ir Dieva godība, ka mēs zinām, ka Dievs, mūsos ienāk tāda bijība pret to, kas ir Dievs. Viņš nav kabatas Dievs, ko mēs nesājam līdzi un izvelkam, kad mums vajag, bet ka viņš ir lielais, varenais, radītājs. Un tā ir tā viņa klātbūtne, kad mēs to piedzīvojam, šo lielā Dieva klātbūtni. Vecajā derībā vispār, atcerieties, Jesaja raksta, man jāmirst. Es esmu skatījis viņu vaigā, man ir jāmirst. Tur bija šī izpratne, ja tu redz Dievu, tu mirsti, jo Dievs ir kaut kas tik ļoti pārāks. Un es domāju, ka mēs reizēm iekrītam otrā grāvī, ka mēs esam piedzīvojuši to Jēzus tuvumu, un tad Dievs mums kļūst kā tāds čomiņš, kuram var uzvanīt, kad vajag, ja kaut vai uz poda sēžot, bet kuru var arī atšūt, kad vajag, ja, kad ir citas lietas svarīgākas. Mēs nepiedzīvam, mēs neuzturam to Dievu godību tajā. Dievu godība ir arī viņas svētums un majestātiskums. Un tas svētums ir reizēm, kas mūs atbaida, un tas atbaida mūs, tāpēc, ka mēs esam grēcīgi, bet viņa svētums ir viņa pilnība. Tā skaitā viņa mīlestība, tā skaitā viņa žēlastība, tā skaitā viņa rūpes par tevi, tas ir viņa svētums. Tā ir tā Dieva godība, un mēs ieraugam, cik skaists, cik patiesi brīnišķīgs viņš ir, cik daudz žēlastības viņš mums ir devis, cik liela mīlestība viņš mums ir parādījis, cik ļoti viņš mums ir izglābis, cik ļoti viņš mums ir pasargājis no daudzām dažādām lietām, gan šeit uz zemes, gan no mūžībā. Un viņa godība ir arī viņas spēks. Mēs piedzīvojam, ka Dieva spēks ir lielāks. Mēs stāvam kaut kādu problēmu un izaicinājumu priekšā, man liekas, tas netiek galā. Un man nav gudrības, man trūkst spēku un nāk Dieva godība. Mēs saprotam, man nav spēks, bet Dievam ir spēks. Kur mēs saprotam, ka tas, kas ir Dievs, tas ir daudz lielāks. Un Pāvils to redz. Jēzu Kristu šī godība mums ir satverama. Tas nav kaut kāds tāds tāls koncepts, kur mēs tikai kaut kādā nākotnē skatīsim, jā. Atklāsmes grāmatā ir teikts, ka tad, kad Dievs nāks un atjauno šo pasauli, saule vairs nevajadzēs, jo Dieva godība visu atspīdēs. Dievs pats būs kā saule. Ja, mēs joprojām dzīvojam pēc ritma, saule lec un saule riet. Mums joprojām tā ir vajadzīga, un tomēr Dievs sevi ir atklājis. Un viņš sevi ir atklājis ne tikai radībā,
Bet viņš sevi ir atklājis arī Jēzu Kristu. Jāņa evaņģēlija 1. nodaļas 14. pantā ir teikts, un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību. Tādu godību kā tēva vienpiedzimušajam dēlam, pilnas žēlastības un patiesības. Ja tu gribi ieraudzīt Dieva godību, skaties uz Jēzu. Lasi rakstus par to, kā tie atklāja, kāds ir Jēzus, un tu ieraudzīsi Dieva godību. Lūdz Dievu lūgšanā, un tu ieraudzīsi Dieva godību. Staigā paklausībā Jēzum, un tu ieraudzīsi Dieva godību. Tā vairs nebūs tikai teorētiska mācība, tā būs mācība ar spēku. Kad Jēzus staigāja virs šīs zemes, cilvēki brīnījās un teica, kas viņš tāds ir. Viņš māca nekā mūsu raksti mācītāji, bet kāds, kurš māca ar spēku. Mācekļi brīnījās, ka Jēzus pavēlēja vētrai apklust. Viņš saka, kas viņš tāds ir. Tad, kad mēs esam paklausīgi Jēzum, mēs piedzīvojam viņa godību. Mūsu uzdevums ir mīlēt Dievu. Un mēs mīlam Dievu tad, kad mēs tuvojamies Viņam. Un mēs tuvojamies Viņam ar savu prātu. Un es teiktu, ka tas pirmais tā ir tā Dieva vārdu lasīšana un studēšana, kur mēs varam lasīt un pārdomāt un izprast, kāds viņš ir. Un ja tu neatver savu bībeli regulāri, un es neesmu farizējs un neteikšu katru dienu obligāti tik un tik, tas nav par to, ka cik daudz ir minimums, ko vajag izlasīt. Bet ja tu zini, ka tu neesi uzticams savā bībeles lasīšanā, nebrīnies, ka tu neredz Dieva godību. Nebrīnies. Ja tu neatstāji laiku lūgšanai, un es teikšu godīgi, pēdējā laikā tas ir man liels izaicinājums. Dievs ir bijis žēlastībā pavadījis man, es esmu bijis regulārs lasot, gan arī katru dienu, bet laiks lūgšanā, man liekas, pārāk daudz ir jādara. Bet ja tu neatstāji regulāri laiku lūgšanā, kur tu vari klausīties, nav brīnums, ka tu nepiedzīvo Dieva godību. Ja būt kopā ar draudzi, kur Jēzus ir teicis, kur 2 vai 3, tur ir es esmu viņu vidū, ja tā nav viena no tavām prioritātēm, nebrīnies, ka tu nepiedzīvo Dieva godību. Mēs varam piedzīvot Dieva godību caur pielūgsmu, caur lūgšanu, caur vārdu, caur svēto garu, arī caur dabu, kur viņš sevi ir atklājis, caur paklausību Dievam, arī caur ciešanām, caur kopā būšanu, caur pārdomām un caur mūsu cerību uz mūžīgo dzīvi. Un katrs no šiem ceļiem sniedz atšķirīgu veidu, kā sastapt un tikt pārveidotiem Dieva godības klātbūtnē. Bet ja mēs neradam šo laiku un vietu, ja mēs neizpildam to mīlestību pret Dievu, un mīlestība atcerieties nevis sajūtu, bet mīlestība ir mūsu gribas izpausme, ja mēs nemīlam Dievu praktiski, mēs sakām, ka mīlam, bet mēs praktiski nemīlam un neatstājam vietu, kur šī mīlestība var parādīties mūsu kalendārā, mūsu dzīvē, tad nav brīnums, ka mēs nepiedzīvojam Dieva godību. Kad bija pēdējais laiks, pēdējais brīdis, pēdējā reize, kad tu piedzīvoji Dieva godību? Un tas nav tāpēc, lai tevi strostētu, lai tev pārmestu, lai tu justos vainīgs. Es to saku tāpēc, lai tev atgādinātu. Dievs nekur nav pazudis. Dievs nav mainījies. Dievs joprojām ir sevi atklājis, Dievs joprojām tevi gaida. Dievs joprojām vēlas būt kopā ar tevi. Dievs grib, lai tu piedzīvo. Dievs grib sevi atklāt. Viņš sevi neslēpj. Dievs tevi aicina. Neesi tik pārņemts ar šo pasauli, ka tu palaid garām to, kas patiesi ir nozīmīgs, vērtīgs un dzīvi izmainošs. Lai arī kas tas būtu, kas tavā dzīvē ir, arī tu nonāksi kādā brīdī pie atziņas, ka tas viss ir nenozīmīgs, salīdzinot ar Dieva godību. Un tā mana lūgšana un cerība par sevi un tevi ir, ka tas brīdis nav tikai tad, kad mēs būsim mūžībā ar Jēzu. Kad tu atskaties uz savu dzīvi un saki, es esmu izniekojis to. Es esmu dzinies pēc lietām, kurām nav mūžības vērtība.
Tā vietā, lai pavadītu laiku ar Dievu un būtu viņa godībā un piedzīvot viņa spēku un klātbūtni. Ka ar svētā gara palīdzību mēs varam līdzīgi kā Pāvils nonākt vietā, kur mēs sakam, viss šis šeit ir nenozīmīgs salīdzinot ar Dievu godību. Es aicinu, mēs varam lūgt Dievu. Un šajā brīdī, ka mēs varam vienkārši būt patiesi Dievu priekšā. Mēs varam būt vienkārši patiesi Dievu priekšā un teikt, Dievs, pēdējo reizi, kad es piedzīvoju Tavu godību, ir pēdējo reizi, kad es atceros, kad es piedzīvoju Tavu godību, ir. Un varbūt, ka tas bija šajā rītā. Man šķiet, ka es piedzīvoju Dievu godību šajā rītā, lūkšana tikšanās reizē. Bet tik un tā, tas bija tur, un tas bija 10, un tas beidzās. Un es nevaru ar to izdzīvot visu šo dienu, kur nu vēl nedēļu un tā tālāk. Bet varbūt, ka tas bija pagājušajā nedēļā, pagājušajā mēnesī, varbūt, ka tas bija, tu nemaz neatceries, kad tas bija. Varbūt, ka tas nekad nav bijis. Ka tu vari lūkšanā nākt teikt, Dievs atklāj man savu godību. Dievs atklāj man, tu piedod, ka es esmu gājis savus ceļus bez tevis. Es neesmu pacēlis savus acis uz tevi. Es saku, ka es eju kopā ar tevi, bet es īstenībā vienkārši daru savas lietas. Ka tu vari būt atklāts pret Dievu un tu vari teikt, Dievs, šeit es esmu. Šeit es esmu, es gribu piedzīvot Tavu godību. Es gribu redzēt Tavu godību, es gribu tiekties pēc Tavas godības. Un cik atkarīgs no manis, es gribu Tevi mīlēt.